katrai komandai tādai. Nu, Valmierai pat varbūt tādas divas izdevības varam atzīmēt. Tātad Pūlis līdz bumbai neaizsniedzas. Pēc tam Varslavānam bija sitiens garām vārtiem. Un tātad Tukumniekiem. Lūk šeit! Ir vārti! Negaidīti! Bet Tukums izvirzas vadībā. Maksims Sidorovs pārbauda Olsesa modrību, un Olses nav īsti kā fīlu laikam pirms šīs spēles pazēris. Nebija gatavs šādam sitienam Olses. Skatīsimies atkārtumies, Sidorovs apspēlē vienu pretspēlētāju sitiens un netiek līdz bumbai Karlos Olses, un Valmiera nonāk iedzinēja pozīcijās. Lūk tāds. Sovam jau ir jācentrēts. Sovs bija flangā un ņem centrē. Tur bija metēji cilvēki, tās klasisks futbola uzbrukums. Bet Sovs pa apakšiņu piespēle atrada rēķi, bet ir viens ātrā atbildē. Un... Jādots Tukumniekiem. Sodlaukumā Sidorovs gar vārtiem un vārti! 2-1! Tukums vadībā un pelnīti vadībā. Laiku nespēlēja Mikuļskis, un šī viņam spēle pēc... gandrīz 2 mēnešu pārtraukumu, vārtu stāps, tikmēr Puzānovs varēja gūt vārtus, un te arī. Tad jau daudzi citi spēlētāji jau sen ir prom no komandas. Iespēles sodlaukumā Ķirš, smalks pieskāriens, tomēr... Puslaikā raugamies, vai izdosies izveidot momentu šeit. Soda laukumā nu jau Sidorovs, Bogdans Samoilovs sitiens un trāpa vārtu stabu, un tur izlec bumbu. Labi spēlē Sidorovs pret Valmieru, un te sitiens Meļķi izpildījumā. Izlīd viņš tur no ārdāns, joprojām Sidorovs. Labi spēlē, tehniski labi. Un te Stepanāvičus un izpilda sitienu. Novs divreiz krita soda laukumā. Iespēja Galajam sitiens, nepietiekami sitiens Sarmanam Galajam. Spēkosies ar Supernovu, Tukums mājā uzņems Rīgu, Audas spēkosies ar Spartaku, savukārt Meta. Jo spēle laikam nebija tik liela, nācās vēl nedaudz iejusties Serbam, bet šogad jau ir uzplaucis viņš pilnā krāšnumā, guvis arī svarīgus vārtus. Protams, arī kaut ko nav realizējis Ingars Sarmis. Valds Koritko, gan Arnis Lemkins, Artis Ķierniņš, 4. tiesnesis, vēlreiz bumbu vārtu priekšā, šoreiz Kaušalim uz pagriezienā. Savā labā tā dramatiskā spēle. Pirmā pendula tikai pavisam nesen. Un toties tagad iepriekšējās 4 spēlēs šeit bumba. Ir vārtos vai ne? Ir! Ieskaņa un video atpakaļ. Bet arī beigās, protams, Rūbenis, cik liels kāda gājienā. Kaušalim, Kaušalis atkal ar bumbu, Kaušalis sitiens! Patīkla ārpusi, šeit varēja būt... Ko iesāks Maksims nu jau nonāca pret 2 pretspēlētājiem, bet tiek garām Birkam, piespēl uz vārtu priekšu, un beidzot arī Matrevicam ir darbs, un 2 pēc kārtas. Riga FC, turklāt viņam tur vairākas sekmīgas epizodes bija uzbrukumā, sāsinot, piespēlējot, bet tagad Tukums! Bazils no vārtu priekšu. Noteikti to varam tā sacīt. Un šeit vēl viens bīstams uzbrukums, metējs Sidorovs izklūp 5 pret rēķi. Tomēr tu uzskata, ka spēlēs bumbā. Jakūba apsteidz pretinieku. Un tagad 2 cīņā, 2-19 numuri, vēl viena izklūpienu 2 cīņā, kuras Sidorovs pret Toņiševu. Un arī iepriekšējā spēlē Tukumā strādājis Pasonikovs, kur Tukums apspēlēja Supernovu 2-0, diezgan pārliecinoši gan pēc spēles, 2-0 arī ievieš. Priekšā paliek, protams, paliek Bazils, paliek Ogunžiela Banžo un tieši Aleks. Nedaudz taktiku, gan tāpat kopumā arī nedaudz tādā citādākā, agresīvākā noskaņojumā, salīdzinot ar pirmajām 45 minūtēm iznāca laukumā, un īsti tā arī Daņa Kazakēviča vadītai komandai, galvenajā izlasē pagaidām, nacionālajā izlasē, pareizāk sakot, pagaidām mums bez Tukuma un Daugavpils spēlētā. Tāpat arī
Vēl viens izsaukums Edvardam Daščevičam, Daugavpils futbola audzēknim, kurš gan BFC Daugavpils rindās tieši virslīgā. Abu divu komandu sastāviem. Tātad sākšu, paskatāmies šeit, situācija pie tukuma vārtiem. Tur. Šodien Ozolam Pālknis palīdzēja. Netika piešķirta pendeli par to, ka viņš ar rokām iebrauca sejā Puzānovam. Viens saņem bumbu. Ir laika apdomāt, saņem atpakaļ. Griežās, noteikuma pārkāpums nav. Un lieliski Sidorovs. Uzreiz. Soda laukuma. Nīs tur nemaz neiesaistās cīņā Valērijas Līzunovs. Pašlaik izstās, jā, ka laikam Daugavpilieši gaida vienkārši spēles beigas. Samoilovs augstāk un